Cienītās dāmas, godātie kungi, ķeburu turnīrs joprojām uzņem apgrieziens, 6. kārta, 1. spēle. Apvienotā enerģija pret FC Spartans. 2. puslaiks, rezultāts ir super intriģējošs 1-1. Kā jau atkārtošos no 1. puslaika cīņa rīt par maksimāli tuvu būšanu līderu duetam. Līderu duetu atgādināšu ir izvirzījušies Džavar un ugunsdzēsēji VUGD komandas, tāpēc šīs spēles uzvarētājs diezgan pamatot varēs sevi meklēt jau tuvumā, jau tuvu līderu duetam. Yeah, man! Mums pievienojas viens no VUGD komandas līderiem. Es atvainojos. Jautājums organizatoriem. Man te, es atnācu uz laukumu pie laukuma, man te brūnais lācis uz pleceņu paņēma. Nu jāiet pie skoliņā, jālūdās iekšā. Nelaiž, es biju. Tā neliela intīma saruna. Kā? Intīma saruna, tikmēr savainojums šķiet guvis viens no Spartāņiem. Kā tu vari šo aldzēt? Mēs filmējam. Cerams, ka tas ir starp citu arī mūsu jau nosauktais Spartans komandas līderis Rihards Kalniņš. Cerams, ka viņam viss ir ok. Izskatās, ka viss būs labi. Un spēle pēc nelielas pauzītes turpinās. Tiek rādīt tehnikas paraugu demonstrējumi. 6 maksimums, 7 labākie. Un pēc izpildot visu fair play priekšnoteikumus spēle tiek turpināta. Vai Spartāņiem izdosies izvirzīties vadībā? Starp citu, Spartans komanda vadībā nav bijusi jau kopš 4. kārtas, kad šķiet tieši pret ugunsdzēsējiem viņi bija vadībā 3-1. Jā. Tā bija tā leģendārā spēle, kur beidzās ar 3-5. Kur viņi neprat. Ugunsdzēsējiem pirmā spēle bija iesaldīta. Jā, mums ir pievienojies Andris Kuksiks, VUGD pārstāvs, kurš apgalvo, ka mačs pret Spartans bijis tīrākā iesildīšanās, formalitāšu nokārtošana, lai gan atkārtosim, kad formalitātes viņi nokārtoja tikai spēles 49. un 50. minūtē. Izraujot, laikam gan jāsaka neticam uzvaru. Tāpēc, paskatīsimies, turnīrs vēl nav sasniedzis ekvatoru. Gribētos teikt, ka tā bija likuma sakarīga uzvara, bet redzēsim 2. aplī. Jā, 2. aplī komandas ir, arī Spartāņi ir krietni, tā teikt, pribāviļi. Būs intriģējoši noteikti. Spartāņi jau zināms, ar ko viņi nodarbojās, jau visens jau. Jā. Vientulībā vīriešu kompānijā, karojot, tur zini. Audzē muskuļus? Jā. Spartāņi ir pastiprināti. Šobrīd spēle ļoti tuvu komentētājiem. Savi saskarēja. Es teiktu, ka bija roka, bet labi, tiesnesis neredzēja, ok. Tiesneša dārziņā, man liekas, ir bruģīts noklāts normāli. Tur viņam samētājuši akmentiņas, visi spēlētāji komandas ir visi. Labi, viņš gan neviens. Man liekas, ka viņam nav līnija tiesneša, kas palīdz, tāpēc. Tāpēc viņš visu laiku skatās uz līnijām, pārēj neko neievērt. Tā arī var būt, jā. Es domāju, tiesnesim ir tāda stratēģija, ka viņš mēģina darīt tā, lai spēlētāji paši nokārto lietas. Jā, viņš iejaucās tikai tad, kad ir strīds. Labs sitiens un rezultāts kļūst 2-1. Nenokomunicē līdz galam Spartans aizsardzību un, diemžēl, vai par laimi, enerģija izvirzās vadībā. Vajadzēja, šeit vajadzēja veikt 2-1 rezultātu. Aizsardzībā vadošais aizsargs
Atver ģirts. Tu ej atrod labāk. Ej atrod labāk sev kādu bedrīti. No te strojkā tur arī. Kā jau strojkā tas ir pieņemts. Nospēlēts ir 5 minūtes, tātad palikušas vēl ir 20 minūtes. Tas ir ļoti, ļoti daudz laika. Ļoti daudz laika, tāpēc ceram, ka Spartans nav nolaidis deguns un pierādījis, ka... Atgādināšu 22. numurs Aleksandrs Kosarevs. Kosarevs Aleksandrs guva otros vārdus. Man 13. Tev 13. Jā. Nopietni? Nē, man te ir 3. Bet vispār man ir 13. Nekas mēs atpazīsim pēc... Tauta zina savus varoņus. Nu, raudzīsim, ko spēle nesīs mums turpinājumā. Cerams, ka pie rezultāta 2-1 intriga nevar nebūt. Intriga ir pietiekoši liela. Turklāt kārtējais stūra sitiens, neteiksim gan kārtējais, šodien ir bijis krietni mazāk nekā pagājušajā kārtā, kad kalkulatorā beidzās brīvā vieta. Vispār nevarēja saprast, cik tur daudz bija stūra sitienu. Šodien ir krietni mazāk. Bet šis bija viens no tādiem, kur centrējums atrada arī savu spēlētāju. Tiesa gan sitiens nebija precīzs. Bīstam, ļoti bīstam, ļoti bīstam. Tas bija viens no tehniskākajiem sitieniem. Ne tikai šajā kārtā, nosa leņķa bumba. Atsitoties pret vārtu pārlikni, tomēr atrod ceļu autā. Bīstams sitiens. Šķiet, ka D-enerģija ir pārņēmusi iniciatīvu. Un jau kuro reizi mēs nonākam pie kāda secinājuma? Spartanam ir problēmas ar otro puslaiku. Spartanam ir problēmas ar otro puslaiku. Viņiem ir problēmas ar otro puslaiku. Nu, jāspēlē vēl ir vismaz 17 minūtes, un viņiem ir ļoti daudz laika, lai pierādītu pretējo. Dažreiz vajag vienu veiksmīgu epizodu, vienu labu pārtvertu bumbu, mazu reidiņu un labu sitienu, lai pārņemtu ar iniciatīvu savās rokās. Šķiet, ka ar vārtu gumu to ir šobrīd izdarījuši apvienotās enerģijas puiši, jo spēle pārsvarā notiek no mums kreisajā laukuma pusē, kur vārtus sargā Spartans komandas vārtsargs. Spartans komandas vārtsargs Raivis Miklaus. Чё ты, дорогой? Что это такое? Uz brīdi spartāņi bija gandrīz nostiprinājušies pretinieku laukuma pusē, bet tomēr nē. Īt uz krūtīm nākot šeit. Nav tev tur pupa. Kā mēs varam bumbāšanās pa vidusdaļu? Jā, pinballs šobrīd notiek pinballs. Bumbiņa beidzot ir iestrēgusi gandrīz. Jā, ir iestrēgusi pie apvienotās enerģijas šobrīd. Paskatīsimies, kā viņiem. Wow, bija, man šķiet, 4 secīgas precīzas piespēles. Un joprojām bīstamība nemazinās. Nav jau, ka kāds pamaina uzbrukumā. Jā, šķiet, spartāņi bija
nocietinājušies konkrēti savā laukuma pusē, jo Bet vai viņi ir tiesīgi to darīt, jo viņiem ir... jo rezultāts nav viņiem Viņiem labvēlīgs šobrīd, jā, tas gan. Ai, Vārtsargs izglāb. Protams, ar aizsargu palīdzību arī šoreiz veiksmīgi nospēlēs. Jāsaka, varbūt Spartans izstrādās kādu sevišķu stratēģiju. Nu, iespējams, kad viņi liek visu kārtu uz 1, 2 vai 3 pretuzbrukumiem, kuri noteikti radīsies, es pilnīgi pārliecināts. Chelsea? Un viņi gatavojās vienu no tiem realizēt. Bet kāpēc lai viņi negribētu realizēt 2? Chelsea varbūt. Jums neatgādina šis spēles stils? Vai Latvijas izlases? Grūti spriest ikdienā. Es futbolas diezgan tālu, tāpēc Paskatīsimies, kas notiek. skatīsimies, jā. Es zinu, ka Messi spēlē Barcelonā. Jā. Un Ģirts ezers Ģirts ezers Spartānā, jā. Šitos 2 es zinu fakti. Nu, beidzot Spartāns ir pārņēmis vai arī enerģiju ir atdevusi. Nē, viņi ņem nost, viņi atņem iniciatīvu, bet ne līdz galam. Neliels tehnisks brāķis. Nebaidās uzbrukt! Lai gan bumba viņiem atkal joprojām paliks. Viņi varēs vēl. Далеко не уходите! Bīstami! Enerģijas spēlētājs apelē, ka bijusi viņa aizturēšana rokām, bet viņa komandas biedrs savukārt apgalvo, ka soda laukumā jau neko citu īpaši arī nevar gaidīt. Un tiesneša Svilps šādos gadījumos seko pie atklātas rupjības, kā lai mēs neatceramies 2004. gada Eiropas čempionāta fināla turnīru, kad Latvijas izlasēji pilnīgi noteikti bija jāizpild 11 metru soda sitiens Piekrītu. Vācijas futbola izlases vārtu virzienā, bet Svilpa nesekoja pat brīdī, kad mazo Māri bija apķēris lielais lumpens. Bez kompromisa! Viņš pats nobijās no tās izdevības, kas viņam bija radusies un nerealizēja to. Jā. Ir asumi, ir asumiņi, bet ir, teiksim tā, ir iedīglīši asumiņiem. Nu, ir kaut kas, ir krietni, ir jāsaņemās Spartāņiem, viņiem ir palikuši 12 minūtes tīrā laika plus minūte 2, varbūt maksimums 3 vēl no pieliktā. Bet varbūt arī tev taisnība. Rezultāts nav tik kritisks, lai ietu pa visām varēm un riskētu. Vēl ir laiks, teiksim, taisīt all in, jā. Vēl ir laiks un... Labs reids. Jā, bet tā atkal trešā numura Rihards izpildījumā atzīsim. Rihards demonstrēja labu sniegumu, bet ar to bija par maz. Nu, kas nu sekos? Diemžēl nekas neizdevās. Bīstami! Labs sītiens, bet Vārtsargs bija uzdevuma augstumos. Droši tvēra bumbu, ievirzīja to spēlē un... Auts. Jā, labs sītiens.
Labs tvēriens, viss kaut kas labs notikās šī brīdī. Intriga turpinās. Ģirtiņa velc! Kartiņa! Viennozīmīgi. Bet spēlētāji ir... Hidron. Hidrīt vai micīt latisko, jo tomēr bija dziesmasēta nedēļa. Mēs tomēr pieturēsimies pie... Nu ko, vai šis būs? Nu šeit ir, vajadzētu izspiest Spartāņiem kaut ko taustām no šīs epizodes. Labs sitiens un pat līdz pie mums pirmais. Labi, bet aizsargi ir vietās un rod vietu pretuzbrukumam. Soda laukumā Reits, 4. numurs. Nē, viņi pilnīgi tehniski aptur Spartāņu aizsargi un dodās likvidē briesmas savu soda laukumā, raidot bumbu jau pāri visam laukumam. Prātīgi atstāts Alutiņš. FC Spartans vēl viens centrējums šķiet, ka būs. Nē, tas ir pārāk tālu. Bet viņi Bet pulcējās. varbūt tomēr, katrā ziņā bīstama epizode noteikti varēja izveidot, bet nē, bumba iestrēga. Nu ko, es teiktu, ka 10 minūtes tas ir maksimums, kas palicis līdz šīs spēles beigām. 7 pamatlaikā. Plus kaut kas, ko ļaus pielikt tiesnesis. Spartāņiem laikam vajadzētu izņemt Pēdējās patronas ārā. Izņemt ārā pēdējās patronas, izņemt no kruīza kontrolas un ielikt kā minimums 4. vai pat 5. vai pat tā modernākā mašīnām arī 6. robā. Izšķērdēt izdevību. Ļoti labā sitiena pozīcijā izvirzījies bija 99. Spartāņu numurs, bet uzbrukums turpinās. Vai kaut ko izveidos, vai kaut ko spēs izveidot. Nē, bumba pazūd. Ai, neiesit tu, iesit tev. Jā, vecā patiesība nostrādāja par 120% un rezultāts kļuva 3-1. Nu ko, negribētos apgalvot, ka spēles 3 punktu īpašnieki ir izšķirti, bet vēl ir laiks. Laikam jau, kad pa lielam tā ir. Spartāņiem ir kaut kas kardināli jāmaina. Ir jāparāda, kāpēc viņi saucās par Spartāņiem, tāpēc, ka viņiem ir milzīgs cīņas spars, gribas spēks un arī vēl citas kvalitātes, kas varētu nodrošināt vismaz vienu vārtu, kas būtu jau godājama prestiža un cik artistiskā lēcienā Spartāņu vārdsargs notvēra Māču, piekto! Tur! Dildam 10! Manā skatījumā Spartāņiem vajadzētu šī brīdī nedaudz noriskēt un vienu vai pat 2 spēlētājus aizsūtīt tālu uz priekšu. Tomēr 4 cilvēki aizsardzības joslā varētu tikt galā ar uzdevumu un tālā piespēle. Un tas ir amatieru futbols, viss var notikt. Everything is possible, you know. Meklēt laimi kaut ko. Kas, Bet, kas? Bet jāatzīst, ka azartiski spēlē Spartans komanda. Jā, viņš šī brīdī kaut kā pa flangiem nogāja. Atstājot kreiso flangu, tādu maigi sakot nepiesakt. Stūrs sitiens. Bumba nāk uz komentētājiem.
5 minūtes tieši tā, kā arī kā mūsu... Nu, bīstami! Nu, Jā! Žēl, Šis bija tā bija, jā, fantastiski iespēja. tā bija cīņa. Šis vārtu sitiens, ja būtu rezultējies vārtu gūmā, tad, Es liktu cerības, ka vismaz neizšķirt. jā, bet šobrīd grūti spriest. Divas, neteiksim, 100% momenti, bet divas epizodes, kurās vārtus varēja gūt, netika izmantots, kamēr enerģija izmantoja savu vienīgo. Neteiksim, ka sliktāku momentu, bet, šķiet, ka Viena no Spartāņiem, viena no nedaudzajiem, jā, otrā perioda otrajā pusē. Un tādējādi, jā. Skatīsimies. Ir vēl viena iespēja. Ir vēl viena Atkal iespēja. ir Cezars nopelnījis. Bīstams centrējums var rasties. Izspēlē Spartāņi, gan viņi izspēlē. Neizdodas sitien. Neizdodas, jā. Žēl. Nācis neviņ, bet Andris Kuksiks izskatās, ka gatavojas debijai vārdsargu lomā. Vai man varētu būt taisnība? Jā, tiešām izstās. Nu, vērosim. Vērosim, raudzīsim. Raudzīsim. Jā, iesim raudzībās šodien. Paskatīsimies. Nu! Oh! Mārčoties vēlreiz. Līdz klāt tev. Nu, Netulkojums leksikons? Jā, bet pietiekoši bīstams. Uzbrukums izveidojās. Mārčo vēl vien repo gājienu. No 3 plus kaut kas minūtes palikušas Spartāņiem. Es ošu mainu. Kaut kas ir jāveic. Vai viņš... Nē, netiks. Ošu pamaini. Jūs to nevaram Mārča aizmugurē palikt. Laiska saspēle. Tur. Vien virs. Ļoti. Aiziet, paņem. Jau konču. Jūs divi tur iekšā. Paliek brīv. Ošu, davai. Aizsardzība! Jā, viet virsū, uzbrukumā jau, viņš visu aizmugurē stāv jau. Mums ir 2 vārti jāiesaka. 2 minūtes palikuši, 2 vārti, 2 minūtes. Sadal. Varbūt laiks kādam tālšāvienam. Nē, Neuzņemās. Spartāņi. Sit iekš, Silmiņ. Netulkojums leksikons. Kaut kāds neizprotams, jā, zildu vārstījums Vai te pamaini, Moši? tikko notika un... Jau nestāv spēlē, vārti. Sadal. Davai, sadal jau. Atpakaļ. Kaut kas... Aizsardzība. Nu ko, atkal diemžēl jāsacina otrais puslaiks iegājuši Spartans komandu. Nu, Jā. tā laikam ir. Bet ir arī labās ziņas. Šīs tikai 4 no turnīra 10 spēlēm. Šī tikai 4 no 10 paredzētajām spēlēm. Priekšējais 6 spēles. Un pietiekoši daudz laika, lai izdarītu secinājumus. Bloķēšana. Tiesnesis Mēģina izšķirās par sodu sitienu. Bīstams sitiens varētu būt labs centrējums. Nu, cerēsim, tīri cilvēcīgi gribētos, lai kaut kas, intriga par punktu sadali šajā mačā beigusies, bet par rezultātu nē. Kā ir teikuši daudz gudri treneri, katrs mačs, pat ja tas ir bezcerīgi zaudēts, tomēr ir jau kā gatavošanās nākamajam mačam.
Cerēsim, Tieši ka tā. Spartāņi to ņems Kolēģis mums vērā. pilnīgā piekrīt. Jā, Spartāņi to ņems vērā un iegūs kādu dzirkstelīti jau nākamajam mačam. Ja viņam nāk šo nedēļu brīvu, viņi varēs Jā, apdomāt. viņi varēs varbūt iziet pat kādu nometnīti, kaut ko tādu. Spēle ir beigusies, rezultāts ir 4-1. Apvienotā enerģija izcīna otro uzvaru 4 spēlēs un nostiprinās 3. vietā turnīra tabulā. Aiz ugunsdzēsējiem un džāru komandām, kas tūlīt paticiet vai ne, tiksies savā starpā. Mūs sagaida līderu divcīņa. Palieciet kopā ar mums. Visu labu!